Labdien! Mēs visi zinām, ka profilakse ir daudz patīkamāka kā ārstēšana. Un viens no labas veselības pamatnosacījumiem ir saulaicīga un mūsdienīga diagnostika. Par to arī šodien runāsim. Mana sarunu biedrene ir Aptieku apvienības Mana aptieka farmaceite Kristīne Krišjāne. Labdien! Labdien! Mēs šodien runāsim par ekspresu diagnostiku. Un iesāksim ar to, ka, kā zināms, tad Mana aptieka aptiekās notiks diagnostika osteoporozes riskam. Kādus cilvēkus jūs gaidītu uz šādu pasākumu? Jā, jau vairākus gadus 41. Manas aptiekas aptiekā tiek aicināti cilvēki uz osteoporozes ekspresa diagnostikas mērījumiem. Un mēs gaidām būtībā cilvēkus, kas ir vecāki par 65 gadiem. Tad sievietes, kas ir menopauzes un pēcmenopauzes vecumā. Ļoti gaidām arī cilvēkus, kuriem ir cukura diabēts. Arī pacientus, kuri ilgstoši lieto glikokortikoīdu saturošus preparātus, piemēram, astmas pacienti, un arī cilvēki, kuriem ir diezgan bieži kaulu lūzumi. Vai jūs iesakāt cilvēkiem ar šo pārbaudi aizstāt ārsta apmeklējumu? Pilnīgi noteikti nē. Ārsta apmeklējums ir atsevišķs kontrolu pārbaudījums, bet ekspresa diagnostika ir būtībā veids, kā cilvēks tiek vedināts uz domu par to, kāds ir viņa kaulu blīvums. Tātad jūs aptiekā uz vietas izmērāt kaulu blīvumu, vai jūs nosakāt arī diagnozi? Nē, mēs esam farmaceiti, mēs neesam ārsti, mēs nevaram noteikt diagnozi, bet mēs varam ar aparāta, ar ultraskaņas palīdzību noteikt kaula blīvumu. Procedūra nav sāpīga. Kā notiek šī mērījuma veikšana? Mērījuma veikšanai tiek izmantots speciāls ekspresa diagnostikas aparāts, un ar ultraskaņas palīdzību tiek noteikts kaula blīvums. Kā tas praktiski notiek? Vai cilvēkam ir jāizģērbjas? Nē, praktiski tas notiek tā, ka būtībā ir jābūt pieejamai kājas potītei, vienalga kuras kājas. Līdz ar to ir jābūt tādā apģērbā, lai viegli varētu šo zeķīti novilkt un izveikt mērījumu. To var caur zeķubiksēm arī darīt? Caur ļoti plānām zeķubiksēm tādā gadījumā. Vai šis mērījums, ko jūs iegūstat, ir līdzvērtīgs tam, kādu iegūst pie ārsta kabinetā? Nē, ja cilvēks ir nosūtīts jau noteikti kaulu blīvumu pie ārsta, tas nozīmē, ka tur tiek veikts daudz precīzāks mērījums un praktiski visiem skeleta kauliem, ne tikai potītei. Šis ir tikai tāds būtībā kā tāds brīdinājuma mērījums. Kā kontrolmērījums, jā. Vai jūs ieteiktu arī jaunākiem cilvēkiem, ne tikai sievietēm pēc 50 gadiem, veikt šādu mērījumu? Pilnīgi noteikti ieteicams arī jaunākiem cilvēkiem veikt šo mērījumu, jo kaulu blīvums nav tikai vecuma izraisīta slimība. Tā var būt arī atkarībā no ģenētikas, no uzturu paradumiem, arī veidoties jau agrākā vecumā. Osteoporoze nav nekas patīkams. Vai jums ir kādi ieteikumi cilvēkiem, lai viņi nenonāktu līdz šai problēmai? Tagad jau par osteoporozi tiek ļoti daudz runāts. Vairums cilvēki jau zina, ka uzturā ir pastiprināti jālieto piena produkti, bet ir konstatēts, ka tas apjoms piena produktu, kas būtu dienā jāizlieto, parasti ir nepietiekams mūsu uzturā. Un līdz ar to tomēr mēs iesakam pēc 40 gadu vecuma vismaz 1 tableti kalcija dienā lietot, un jāpiezīmē, ka kalcijs ir jālieto noteikti kopā ar D3 vitamīnu. Attiecībā par osteoporozes profilaks vēl noteikti ir jāpiemina, ka ir jāregulē patērētās kafijas daudzums dienā cilvēkiem arī, un jāskatās arī uz kaitīgajiem ieradumiem, tāpat smēķēšana un alkohola lietošana arī neko labu nedod. Vēl noteikti jāpiemina, ka pēc 40 gadu vecuma, es domāju, ka visiem cilvēkiem tomēr būtu kaut kādā veidā jāveic kaut kādas fiziskas aktivitātes, jo mēs visi ļoti labi zinām, ka vairums cilvēku pavada darba dienu sēdot, un tas nozīmē, ka skeletam tas neko labu nedod, tā kā kaut kādas aktivitātes būtu vēlams vismaz 2-3 reizes nedēļā. Tātad, cik adresēs būs iespēja veikt šos osteoporozes mērījumus? Pavisam 41. Manas aptiekas aptiekā. Tad mērījumi ir pieejami arī ārpus Rīgas? Jā, mērījumi ir pieejami arī ārpus Rīgas, arī nelielās apdzīvotās vietās, kur ir Mana aptieka aptiekas, un tā atsaucība ir ļoti liela no cilvēkiem. Ja ir jau uzstādīta diagnoze, ka tā ir osteoporoze, vai šādiem slimniekiem vajadzētu atkārtot pārbaudīt kaulu blīvumu?
Es domāju, ka pilnīgi noteikti, ja ir iespēja šādu bezmaksas mērījumu veikt, vajadzētu aptiekā iegriezties un šo mērījumu izdarīt, jo mēs esam arī jau savas pieredzes laikā konstatējuši, ka cilvēki, kas lieto osteoporozē paredzētās zāles, ierodās uz mērījumu un konstatē, ka tiešām diagnoze ir pareiza, terapija arī ir pareiza un līdz ar to mērījums uzlabojās. Vai jūs aptiekās ir iepriekš jāpiesakās uz šiem mērījumiem? Jā, iepriekš ir jāpiesakās aptiekā pie farmaceita vai arī pazvanot pa aptiekas telefonu vai arī aptiekas avīzītē Mana aptieka, kura arī ir grafiks, kādā tiek veikt mērījumi aptiekās. Uz mirklīti pārtrauksim mūsu sarunu. Es gribu dot skatītājiem iespēju ieskatīties septembra mēneša acu veselības projektā. Jāskatās iekšā sarkanajā gaismiņā, vienā mirklī būs tāds vējiņš. Pat labi, mēs pārbaudām acu iekšējo spiedienu, kas ir būtisks rādījums, jo paaugstināts acu spiediens ir viena no glaukomas pazīmēm. Šodien konkrēti šeit atklājās 3 cilvēki, tika informēti par to, ka vajadzētu doties pie acu ārsta vēlreiz uz acu spiedienu pārbaudi, ar jau aizdomām par ilgstošu paaugstinātu acu spiedienu. Šī ir bezkontakta metode, kad tiek pie acī pietuvināts aparāts, kur gaisa strūkla tiek virzīta uz radzeni un tādā veidā iegūta pretestība un aparāts nosaka acu iekšējo spiedienu. Cilvēks tiek informēts par acu spiedienu uz šo momentu, informēts, vai viņam spiediens ir normas robežās, vai tas nav paaugstināts un tālāk rīcība, ja spiediens ir paaugstināts, doties vēlreiz pārbaudīties pie acu ārsta, pārliecināties, ka viss ir kārtībā, vai arī ieteikts pēc 2 gadiem veikt atkārtot spiedienu pārbaudi, jo ir būtiski to kontrolēt. Nu, lūk, esam atkal atpakaļ studijā, un tagad es gribētu pajautāt, kā jums veicās ar šo acu veselības projektu? Ar acu veselības projektu es uzskatu veicās ļoti labi, jo tas ir tāds mērījums, ko cilvēki nelabprāt iet pie acu ārsta mērīt, un ja ir tā ekspresa diagnostikas iespēja, tad cilvēki to labprāt izmanto, un jāsaka, ir apmēram veikti 2000 mērījumi pavisam, un aptuveni 10% ir tomēr ieteikums doties pie acu ārsta un veikt papildus acu spiedienu mērījumu, jo ir konstatēts novirzes no normas. Tas tomēr ir ievērojams skaits. Jā, tas, es domāju, ir ļoti labs rādījums un arī cilvēkiem liels iegūms, ka viņi tādu diagnostiku var veikt. Vai paaugstināts spiediens acī tika atklāts tikai vecākiem cilvēkiem vai arī gados jaunākiem? Bija mērījumi, kur arī gados jaunākiem cilvēkiem tika konstatēts paaugstināts acu iekšējais spiediens. Tas nozīmē, ka viņiem būtu jāvēršās pie acu ārsta. Un tagad pārmaiņas pēc jautājums skatītājiem. Cik Mana aptieka aptiekās oktobra un novembra mēnesī būs iespēja pārbaudīt osteoporozes risku? Pareizo atbildi sakiet, piezvanot pa ekrānā redzamo telefonu numuru. Pirmo 5 pareizo atbilžu autoriem būs dāvana. Balvā būs bioglukozamīna plus. Bet tagad es gribētu turpināt par acu spiedienu. Vai vienmēr ir jāsatraucas, ja acu spiediens ir paaugstināts? Ja acu spiediens ir paaugstināts, tomēr ir jāpievērš pastiprināta uzmanība, jo tas liecina, ka varētu būt tendence attīstīties glaukomai cilvēkam, un tāpēc noteikti jāgriežas pie acu ārsta atkārtotam mērījumam. Vai tie cilvēki, kur nāca pie jums pārbaudīt savu acu spiedienu, bija jau viņiem aizdomas par to, ka tas varētu nebūt kārtībā? Vairumam pacientu nebija šāda aizdoma. Viņi vairāk nāca mudināti, ka ir šāda iespēja bez maksas par brīvu pārbaudīt acu iekšējo spiedienu. Zinot, ka tas zināmā vecumā ir jāsāk uzmanīt. Tieši tā. Paldies par sarunu. Paldies jums. Bet skatītājiem es gribētu atgādināt, ka jūs varat mums uzdot savus jautājumus, sūtot tos uz ekrānā redzamo adresi. Bet turpinājumā par to, ja jūs mokā aizdusa vai arī sāpes sirds apvidū, ir jādodas pie speciālista un jāveic attiecīgi izmeklējumi.